Minirallijs, manuprāt, ir ļoti laba disciplīna jebkuram cilvēkam, kuram interesē un patīk autosports un kuram ir vadītāja apliecība. Tas ir tāds pirmais solis, lai izbaudītu, kas ir rallijs un kādi soļi jāspēr, lai pie tā nonāktu. Tā ir vienas dienas sacensība, kur no rīta sākot un vakarā jūs finišēsiet. Jums iedos gatavu stenogrammu, to būs sastādījis kāds no autosporta profesionāļiem. Un jums būs iespēja pārvietoties sporta režīmā par apkārtējai satiksmei noslēgtu ātrumposmu. Tā ir tāda lieta un tāda ekstra, kuru katru dienu nevar izbaudīt. Ar ko minirallijs ir labs vēl? Viņš ir vēl labs ar to, ka nav obligāti nepieciešama ārkārtīgi jaudīga automašīna, evolūcijas, Subaru vai visi pārējie. Ļoti dārgi automobīļi var principā piedalīties šajā sacensībā ar jebkuras markas automašīnu. Nav nepieciešams drošības karkas, jūs to varat braukt ar savu ikdienas auto, ar kuru ikdienā braucat uz darbu. Pagājušajā gadā Rallijā Latvijas pirmo reizi startēju minirallijā, pateicoties Rallija Latvija un Dīmaka atbalstam. Un jāsaka tā, tas, ko es pagājušajā gadā piefiksēju, ka mēs braucām pa biķerniekiem, ka šie ātrumposmi bija ļoti līdzīgi kā pēc tam ātrumposmu lielajiem rallijiem. Un arī šogad, cik es sapratu, lielākā daļa ātrumposmu būs biķerniekos minirallija dalībniekiem. Un pa šiem pašiem ātrumposmiem pēc tam sporta režīmā brauks arī lielie autosportisti, kas padarīs to visu interesantu. Un es domāju, arī jebkuram, kas piedalījies minirallijā, būs interesanti pēc tam pavērot, kā šo pašu līkumu izbrauc pēc tam autosporta profesionāļi. Kas jāsaka par mani, tad katru no mūsu pasākumiem, kur mēs organizējam, nonākot tajā sporta vidē, vai tas ir ātrumposms vai rallycross vai absolūti jebkuru citu mūsu pasākums, es saprotu to, cik ļoti man gribās braukt un atgriezties autosportā. Un šeit rudenī, šajā sezonā, šajā brīdī mums ir mazliet tā kā varbūt brīvāks laiks, un tāpēc šī iespēja braukt minirallijā, tā man ir ļoti svarīga. Es arī viņu izmantošu un piedalīšos šogad. Un ar cerību, ka kādreiz nākotnē pilnīgi noteikti atgriezīšos lielajā autosportā.